demokrātiem un klausījās podkāstu Stereotips. Esiet sveicināti podkāstu Stereotips 35. epizodē. Šajā epizodē esmu es, Uģijs, un mums ir pagājis diezgan krietns laiks kopš pēdējās tikšanās reizes, kura bija 23. martā, kas ir gandrīz vai 5 mēneši atpakaļ. Tas ir pārāk ilgs laiks, lai es klusētu. Vasara ir garām priekšā, mums ir skolas laiks, rudens un ziema. Internetā runā vispār, ka Latvijā ir tikai 2 gada laiki, kas ir zaļā ziema un baltā ziema. Un varbūt arī brūnā ziema. Kas to var zināt? Un šajā epizodē es jums izstāstīšu savas sajūtas, kādas man ir radušās, klausoties grupas Sudden Lights jauno albumu Īsas vasaras, garas ziemas. Albums iznāca šā gada 22. maijā, kas man likās tā ir interesanti, kad arī iepriekšējiem albumam nosaukums ir saistīts ar vārdu vasara, kurš ir miljards vasaru. Arī iznāca maijā 13. bet 2022. gadā. Un vēl kas man likās interesanti saistībā ar albumiem ir tas, ka viņiem ir vāciņi diezgan līdzīgs, tas noformējums. Kad albumam miljards vasaru vāciņš ir tāds kā zīmēts, un tur arī ir puiši ar austiņām, un 2 tur blakus čillē kaut kur tālāk. Bet šajā albumā ir vāciņam noformējums ir fotografija, kur arī puiši ir ar austiņām, un 2 stāv no malām. Nu labi, 3. un klausās, kas tad skan tur tajās austiņās. Tā kā tāda sasaukšanās līdzīga gan ar nosaukumiem, gan ar noformējumu. Tikai dažādās stilistikās. Albumā ir 13 dziesmas, un albuma ilgums ir 43 minūtes. Producents ir Gatis Zaķis, kurš ir arī producējis instrumentu albumu, Lindai Līna albumus, Indigo grupai un arī Dzels Vilkam un daudz citiem. Un lielu pienesumu šā albuma tapšanā ir devis grupas Sudden Lights draugs Jānis Aišpurs, kurš, protams, ir grupas The Sound Poets līderis. Grupas sastāvs joprojām ir nemainīgs un ir 4 puiši no Āgenskalna. Andrejs Reinis Zitmanis vokāls, Kārlis Matīs Zitmanis ģitāra, Kārlis Vārtiņš bas un Mārtiņš Matīs Zemītis sītbungas. Es izstāstīšu par savām sajūtām, kādas man radās, gan sajūtas, gan pārdomas varbūt, kādas man radās šo albumu klausoties. Pirms albuma iznākšanas grupa jau paspēja nopublicēt veselus 5 singlus, kas ir gandrīz vai puse no albuma. Nu labi, puse nav. Albumā ir 13 dziesmas un ir 5 singli. Pirmais singls iznāca 20. jūnijā 23. gadā, kas ir 2 gadi pirms albuma iznākšanas, un singla nosaukums ir Mēs turpināmies. Šo dziesmu esat dzirdējuši daudz reižu, jo ir pagājuši vairāk kā 2 gadi kopš viņa iznākšanas. Otrais singls ir Nejauši kadri, kurš iznāca 24. gadā, 19. jūnijā. Un Nejauši kadri arī, protams, ir ļoti populāra dziesma, jo viņai ir arī videoklips. Trešais singls Eldorado 15. novembrī 24. gadā iznāca. Vienā gadā mums ir 2 singli, un pēc tam ir kādu laiciņu klusums, un tad ir 25. gada 28. februārī singls Lai tev apnīk skumt. Un 5. singls iznāca tajā pašā dienā, kad iznāca grupas albums. Un singla nosaukums ir Ātri lēni, un iznāca 22. maijā, tieši tāpat kā albums. Kāpēc iznāca singls un albums vienā un tajā pašā dienā? Un tas ir albuma veicināšanas singls, un singli jau skan pa radio, un pārējo albumu jau dziesmas no pārējā albuma pa radio tiek atskaņotas vai nu nekād, vai nu ļoti, ļoti reti pa kādai dziesmai.
radio rotācijā. Pat es neteiktu rotācijā, bet vienkārši tiek atskaņota par radio kādu citu dziesmu no albuma. Tas ir diezgan reti tā notiek. Pārsvarā jau griež tos singles, un tas ir arī viss. Un daudz cilvēki nemaz visu albumu iespējams nav dzirdējuši. Bet, kā jūs zinat, es esmu albumu cilvēks. Pārsvarā es klausos visu albumu, jo grupas bieži vien to visu pasniedz kā stāstu, kad ir jāklausās visas dziesmas, lai saprastu kaut kādu kontekstu vai stāstu, kas ir domāts ar to albumu. Protams, tas nav varbūt popgrupām, bet arī droši vien, kad ir arī popgrupām šāda veida iezīmes. Tāpēc ir arī šie singli, lai jūs varētu viņus klausīties. Šis ir grupas 4. studijas albums. Un starp citu 23. gadā iznāca arī Zaļais teātris, dzīvais albums, kurā ir veselas 23 dziesmas. Bet šis ir koncerta ieraksts, un viņš neskaitās kā studijas albums. Tādēļ šis īsas vasaras garas ziemas ir grupas 4. studijas albums, kurš ir ierakstīts studijā. Tad parunāsim varbūt par pašām dziesmām, kas ir albumā un kādas pārdomas man šīs dziesmas izraisa. Pirmā dziesma albumā ir nosaukuma Trubadūrs. Es nezinu kādēļ, bet varbūt arī zinu, bet man šī dziesma izraisa tādas sajūtas, it kā es atrastos Vecrīgā Melngaļa nama laukumā, kur ir Rolanda statuja, un tur parasti uzstājās ielu muzikanti, jo dziesmā arī ir par ielu muzikantu, kurš dzied par savām dzīves gaitām. Tāpēc man tāda Rīgas sajūta ļoti liela ir šajā dziesmā un Vecrīgas. Tā kā liekas, ka es esmu Vecrīgā un staigāju tur un dzirdu ielu muzikantus, kas tur spēlē. Un nākamā dziesma ir Nejauši kadri, kura man arī ļoti asociējās ar Rīgu. Kā gan ne, jo puiši paši ir no Rīgas un viņi jau raksta dziesmas par savu pilsētu, jo viņi dzīvo Rīgā. Un Nejauši kadri man arī tāds asociācijas, kad es braucu cauri Rīgai tramvaju, jo es ikdienā izmantoju sabiedrisko tramvaju, un tāpēc tādas atmiņas vai sajūtas rodās klausoties šo dziesmu. Un tad ir dziesma Ātri, lēni, kura ir viena no manām favorītdziesmām arī šajā albumā, un kura ir arī pēdējais 5. singls albuma popularizēšanai. Šī dziesma tāda dinamiska, man liekas, ir, un dziesma ir par to, cik ātri paiet laiks, un arī vasara, kuru paskrēja nemanot vienkārši. Un ne tikai vasara paiet ātri, bet visa dzīve mūsu iet ātri, tāpēc viņu vajag izbaudīt. Runājot par albumu 5. dziesmu, kuras nosaukums ir Lai tev apnīk skumt, viņa ir tāda skumīga, kā jau dziesmas nosaukumā minēts. Man ļoti patīk vieta, kas ir pie dziesmas beigām jau ap 3. minūti, kur Andrejs aicina pagriezt skaļāk. Es arī vienmēr tā kā pagriežu skaļāk, jo tur tāda, basu daļa, tāda tā kā klubu mūzikas daļa sākās, un tad man patīk viņu tā uzgriezt skaļāk un izbaudīt tos basus uz austiņām, sevišķi, kad es klausos, tā kā, tāda interesanti. Vienmēr es tā uzgriežu un tāda basa ritīgi sākās, tad es pakratu galvu bišķiņ līdzi. Tad jau ir 6. dziesma, kurai nosaukums ir 70. pludmales. Un diezgan interesanti man liekas tas, kad šī dziesma sasaistās kopā ar albuma 7. dziesmu Mīlestība izdzīvos, kuru uz klavierēm spēlē, protams, neviens cits kā maestro Raimonds Pauls. Pēc tam ir 8. dziesma, kuras nosaukums ir Februāris. Es nezinu kādēļ, bet dziesma ir diezgan tāda skumja, bet man šī dziesma sasaistās ar kara sākumu Ukrainā 22.
gadā. Protams, mūziku mēs varam katrs interpretēt pēc savām sajūtām tā brīža, kurā mēs viņu klausāmies. Bet man viņas saistās ar kara sākumu, kad ir tāds tā kā rīts, un tu pamosties, un apkārt varētu jau notikt šī kara darbība. Bet kopumā man šī dziesma ļoti, ļoti patīk un ir arī viena no favorītu dziesmām no šī albuma. Tas ir varbūt arī tādēļ, kad dziesmā dzied par pieskārieniem, kuri nekad nenotiks. Un man tas kaut kā varbūt sasaistās ar to, kad kā jau karā cilvēki iet bojā un pašķirās un izklīst pa pasauli, un iespējams viņi vairāk nekad neredzēsies savā mūžā. Tāpēc man varbūt, es nezinu, es vienkārši to dziesmu tā interpretēju savā galvā. Kopumā man liekas, ka albums tā kā sadalās divās daļās. Pirmā daļa varbūt ir par mūsdienām, par steigu, par, kā saka, trakajiem laikiem, par šo laiku notikumiem. Albums manā galvā dalās starp 8. un 9. dziesmu, kur 9. dziesma ir tāds ierunāts teksts, un dziesma saucās Piedodiet. Un man ir tāda, es nezinu, kāpēc, bet man ir tāda aizdoma vai sajūta, kad šo dziesmu ir ierunājis mākslīgais intelekts. Tā albuma otrā daļa varētu būt par to, ka mūs priekšā sagaida labāki laiki un kad tāpat jau viss būs dzīvē kārtībā. Un 10. dziesma ir Saules dienas, kas jau arī ievieš tādu tā kā to cerību, kad uz priekšu jau viss būs kārtībā tāpatās. Arī tāpat kā dziesma Celtnieks, kad celtnieks uzcels mūsu mājas blakus un dzīvosim tālāk un viss būs kopā un kārtībā. 12. dziesma ir Mēs turpināmies, kura ir arī singls bijis, un man šī dziesma arī ļoti patīk. Lai kas arī notiktu dzīvē, lai kā arī ietu, viss jau tāpatās pāriet un mēs dzīvojam uz priekšu. 13. dziesma ir Čikāgā vai Rīgā, kura stāsta arī par to, kad vajag ieklausīties vienam otrā un tad jau būs sapratne un dzims jaunas mīlestības. Kopumā, man liekas, albums tā diezgan, kā saka, salds rīks. Bet grupa Sadenlēts jau vienmēr ir rakstījusi tādas dziesmas, kuras ir tā kā saldusēlīgas. Es nezinu, kā savādāk to visu nodēvēt. Un joprojām grupa šajā albumā ir saglabājusi savu rokrakstu. Viņš, protams, mazliet ir mainījies uz tādu varbūt muzikāli nopietnāku izpildījumu, instrumentāli, es domāju. Grupa aug, protams, un tas man priecē, jo es par šo grupu jau varu teikt, tā kā fanoju jau no pirmā albuma, pat nebija vēl albums iznācis, atceros, mēs gājām uz grupas bezmaksas koncertiem, bija spīķeros, un vecrīgā grupa uzstājās, kad viņi vēl nebija nemaz tik populāri. Un vēl kas man patīk, kad ir dažādi instrumenti tiek lietoti, un arī tajā pašā dziesmā Februāris, piemēram, kad spēlē klavierus, var dzirdēt, kad taustiņi tā kā skan nevis kā skaņa, bet paši taustiņi, un arī tur pedāļi čīkst, vai arī tas ir krēsls, es īsti tā nesaprotu, bet man patīk, kad ir šādas te nianses un detaļas, kuras var sadzirdēt, klausoties mūziku, kad viņai nav jābūt tur perfekti tīrai. Tas piedod man vismaz tādu īstenības sajūtu, kad šī dziesma ir ierakstīta studijā. Grupai ir arī iznākuši 4 videoklipi, kuri ir uzņemti, kā mūsdienās saka, uz analogās lentas 16 mm. Videoklipu veidošanā ir piedalījies Matīs Kaža, kurš ir, protams, kad jau oskarotās filmas Straume radītājs. No radītāja komandas, jāsaka, viens cilvēks no radītāja komandas.
Un video klipi kopumā veido tādu tā kā īsfilmu, kurā nolasās tā kā stāsts. Un runājot par šo analogo piesaisti, vai tas varbūt arī nav pat ne piesaisti, bet tā, lai būtu piesaiste, kad grupa gribētu savu nākamo albumu ierakstīt analogajā formātā, kas nozīmē uz lentes, magnētiskās, lenta kā lenta cilvēks saprot, un izdot albumu šādā veidā, bet tur ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo lenta ir dārga, šis process ir dārgs. Es, piemēram, gribēju atbalstīt grupu šoreiz, bet iegādājoties viņu albumu, bet man nesanāca, jo albums ir, piemēram, izdots tikai vīnila platē, ko viņi arī traktēja tā kā to analogo formātu tikai. Jā, un man nav kur atskaņot plati, un es nenopirku plati. Es gribētu arī tomēr, lai albumi būtu turpmāk arī diskos, lai grupu var atbalstīt arī finansiāli. Viņus kaut kā pabalstīt, bet, par cik ir tikai plate vai arī digitāli faili var nopirkt, bet, no tiem mūsdienu straumēšanas servisiem jau arī tās grupas nekādu lielo naudu nesaņem, tāpēc es arī vēlējos nopirkt šo disku. Bet, ir tikai plate, un tad tas analogais, man jau tas analogais īsti līdz galam es nezinu, kā viņam galvā manā saliekās tā, ja tu rakstīji to analogo formātu lentā, tad arī tu viņu apstrādā tā analogi, kā vecajos laikos griežot gabalus ārā ar šķērēm un tādējādi arī montējot to visu procesu kopā. Bet mūsdienās jau droši vien, kad ieraksta lentā un tad viņu digitalizē un tad apstrādā uz datora programmām. Un tas analogais, tas dod tai skaņai tādu siltāku pieskaņu, kas varētu būt, ka nozīmē, ka viņa nav tik detalizēti tīra tā skaņa, katram jau savs. Vai, piemēram, parasts klausītājs varētu atšķirt, vai viņi ir ierakstīti uz lentas vai pataisno, kā saka, datorā. Es domāju, ka nē, drīzāk tas ir tāds grupai pašai tāds kā sasniegums, jo mūsdienās jau tas viss analogais ir diezgan dārgs, gan tā kino lenta, uz kuras tika filmēta klipi, tu nedrīksti vienkārši kļūdīties ļoti daudz reizes. Tev visam ir jābūt tā kā diezgan jāsanāk jau pa pirmajām reizēm, jo lenta ir dārga. Tu nevari vienkārši viņu izdzēst kā atmiņas karti un tad ierakstīt pa jaunu. Tu nevari tīt lentu uz atpakaļ un rakstīt pa jaunu virsū to materiālu, jo tā kvalitāte zūd. Lūk, tādas ir manas domas par šo albumu. Es viņu droši varu ierindot savā top 1, gandrīz vai tā varētu teikt, albumu sarakstā šogad, jo es šo albumu esmu klausījies ļoti daudz reižu šogad. Man viņš ļoti patīk. Un man ir prieks, ka puiši ir saglabājuši dziesmas latviešu valodā. Viņām var dziedāt līdzi, un tev viss tas ziņojums, kā saka, ko viņi ir gribējuši sniegt ar šo albumu, arī ir skaidri saprotams. Bet, joprojām, kā es saku, mūziku tu vari interpretēt, kā tu to vēlies, pieskaņojot savām sajūtām tajā brīdī, ko tu jūti. Tās ir tādas priekšrocības mūzikai. Protams, ka novēlēsim puišiem nākamo albumu izdot iecerētajā analogajā formātā, un tas jau varbūt arī dos viņiem to prieku darboties vairāk, nopietnāk vēl piestrādāt pie lietām, jo tu nevarēsi tā pārrakstīt daļu pēc daļas, kā saka, izniekot to lentu, būs mazliet jāpiedomā, kā un ko darīt. Starp citu, šā gada 15. novembrī arēnā Rīga, jau laikam, kā saka, Xiaomi arēnā būs grupas lielkoncerts. Es ceru, ka
varbūt varēšu ierasties un paskatīties klātienē, kā skan šīs dziesmas, un visticamāk jau arī būs tur no iepriekšējiem albumiem saturu paspēlēs un būs foršs koncerts. Es domāju, ka šo koncertu noteikti ir vērts apmeklēt un izbaudīt. Šīs bija manas sajūtas par grupas Suddenlights īsas vasaras garas ziemas albumu. Šoreiz runātājs es biju viens, dažreiz jau pietrūkst, kas aizpilda tos neveiklos klusumus, bet es ceru, ka jums patiks šī epizode, un es ļoti ceru, ka mēs tiksimies ēterā biežāk. Ja ir kādi jautājumi vai komentāri, rakstiet ziņas, piesakojiet Facebook lapai, grupai. Mums ir Stereotips podkāstam grupa, un klausieties mūsu Spotify, YouTube, Apple podcasts un citās pārējās straumēšanas platformās. Cerams uz drīzu tikšanos jau nākamreiz. Paldies jums visiem par klausīšanos!